Tieši kā teikt, viss izskatās. Šis ir kabinets. Nenoliedzami bardaks mazlietiņ, bet nu okei. Šitā es sēžu. Esmu mazliet nosalis. Braukšu uz ofisu strādāt, vaiprāts. Ūdens nav, augsts, apkuras nav. Bet nu, kam tagad viegli. Šitas mazais arī man sapūš tā, kad es esmu nosalis. Iesim tālāk, kas ir izdarīts līdz šodienai. Iznāk no kabineta. Šeit sagaidu viesus. Viņi ir vai nav, nezinu. Šeit būs pavadzīmes, kas jādod. Šeit es lai. Šeit noliktā. Saimniecībām viss. Šeit jau atradām iekārtas. Augstumu kamera. Iekārtas, vēl viena noliktava. Salamandris un lielā kamera, kur atdot preces. Šeit ir noliktava. Ejam tālāk, ienākam apstrādes cehā. Te tiks pa vidu atsūtīt vēl no vitruma izlietnes divas. Šajā vietā, šajā galā būs gaļas maļamā mašīna maisāmā un visu mērču maisāmā mašīna. Šeit ir fasēšana, fasētava. Ienākam iekšā. Šeit fasēs, stāvēs mašīna fasējumā. Un fasēs produktus. Tur būs šoka, kūku un gaļas skapis. Šeit ir kamera, kur nes iekšā jau gatavs apfasēts produkts, kurus jāved uz objektiem. Un, ja kaut ko vajag apsēt, mēs nākam karstajā cehā iekšā. Šeit būs leduskapie, izlietnes galdi. Šeit būs konvencijas plīts viena cita. Te ir friķurņica, griļplīts, un te būs lielā plīts. Šo veidu izprums noliktā. Šeit kontorijas stūris. Uz šo galdu vai koka galdu uzlikt. Te būs plīts, maisāmais, te būs stelažas. Un no šitās puses ienākot iekšā ir trauku operatore. Šeit būs trauku mašīna vecrīgas. Šeit ir visādi stumjamie rati. Gan siltā, gan augstā veidā, kur mazgās un vispārējo stumdīs preces. Ejam uz to galu, kur ienāk preces un kur cilvēki, darbinieki nāks. Šeit ir tāds galds ar iekārtām samests. Te ir durvis, kuras var iziet ārā ātrāk, cipa iznešanas preces. Šeit ir ofisa tāda toaletīte. Šeit jau atveda gemos jau visu kaut ko. Tā, šeit ir jātais, durvis. Dārzeņa tīrāmais ceks. Te būs dārzeņa mašīna stāvēs. Šeit izlietnes, kur mazgā. Šeit tīrīs sīpolus, burkānus, kivī un visu pārējo. Griezīs un taisīs, kas ir domāts dārziņiem. Tā, jāizslēdz uguns te ir. Apakaļ aiziešu. Netērēsim elektrību. Šita ir lielā kamera zivīm. Šeit būs viss stelažām. Pagaidām instrumenti stāv. Ejam tālāk. Te arī visāds precīts pieņemš, ratiņi un tā tālāk. Šīs durvis, akal es redzu, ir augstais skapis. Kaut viss noliktā var augsta. Kur glabāsies burkāni, kartupeļi, bio lauku produkti. Šajā vietā. Un te jau man stāv visāds stumjamās kastītes. Ejam tālāk. Pa tām durvīm galējām nāks iekšā prece un darbinieki. Šeit arī visādi pieņemšanas dokumenti, galdi. Šitos skapis vedīs ārā. Šeit kamera gaļai. Numurs 65. Arī tiks atvest no vitruma stelažas, jau viss iztīrīts. Gaida tikai darbību.
Un šeit ir mūsu dižā garderobe. Ulala! Ar divānu, ar krēsliem. Šeit darbinieki nāk, ģērbjās, priecājās. Manīm kopā nāks mazgāties, šeit duša. Un šajā vietā ir hauzeri. Lūk, šādi viss kopumā izskatās. Tie, kas ir bijuši, tiem patīk. Man jau gribās, lai varam atgriezt, pārgriezt sarkano lentīti un palaist pirmos dārzeņus. Tiksiet visi gaidīti Simons uz šampānieša glāzi. Jūsu Jānis Rīkstiņš.